Sveicināti! Apskatīsim, kā mēs varam piekļūt analītikai un drošības iestatījums uz pašas lapas. Tā, mums ir konts Antralogs LV. Šāds viņam ir tā paralīta nosūtītā. Tā, iemies iekšā. Jums, ejot iekšā, iespējams, tā kā no citas vietas būs vajadzīga autorizācija un telefona numura. Tur, ja telefona numurs jāievada, tad tas ir jāievada manējais telefona numurs. Tad uz viņa, un man atnāks izziņa ar autorizācijas kodu, un tad es varēšu nosūtīt jums viņu, un to vajadzēs ievadīt. Tā. Analītika Google, kaut kur tam visam ir jābūt, un rekord līdzīgs tāds ir. Ielogot tāpat tās ir, tam kaut kā līdzīgi ir jārādās. Vienīgais kaut kur pa vidu šeit var būt autorizācija tā caur telefonu numuru, tāpēc, kad ejot no citas IP adreses, viņš tieši caur telefonu prasa autorizēties. Un tad tas, ja autorizējās telefonu numuru, tad jāraksta ir manējais telefonu numurs, un man nonāk kods, un to kodu es nosūtu, pieņemsim jums, mums arī ir pieeja. Tad tālāk ir tā, to visu jau mēs skatījāmies uz telefona, cik tur tie skatījumi un sesijas administrēšana. Lūk, ir lietotāja pārvaldība, kur var redzēt, ir Androls LV, Hiprokrātam arī ir iespēja pārskatīt, ja viņš ielogojās analītikā, un manējais e-mails, kurš arī skatās analītiku. Iestatījumos šeit var mainīt valodu, kādā gribās pārlūkot visu informāciju. Kur viņa pēc noklusējuma ir latviešu. Ja jums viņa ir krievu, jums jāiet iekšā kontā un jāmaina uz vēlamo valodu. Citu ceļu tur nav. Tā tas viss strādā. Pagaidām ieteikt nevar neko, vai tad ir jāskatās tieši uz jūsējā datora unikāli. Bet man šķiet, ka tiksiet tur galā, tur nevajadzētu būt īpašām grūtībām. Tā, ok. Tālāk mums ir Antralogs drošības pasākumi. Kas vispār ir jādara? Jāveic ir rezerves kopēšana. Diezgan vienkāršs pasākums. Vai, nevis tā. Administrators. Šeit ir administrators. Te ir savējā pieeja. Un šits vispār ir kā aizsardzība jomlē, bet viņš veco, un es domāju, drīz jau būs pa maksu, un tāpēc uz to īpaši skatīties nevajag. Vairāk skatīties vajag uz šo, kas ir rezerves kopēšana. Ir vēl, protams, cita rezerves, bet šitā ļoti labi taisa rezerves kopijas, un ja viņas taisa regulāri, kamēr neparāda, ka vismaz viņa vairs nestrādā, tad tas viss ļoti labi palīdzēs. Viņa šobrīd ir uzstādīta, kad viņa taisa zip failu kopā ar visu datu bāzi. Un ar to arī pietiek. Tieši tā viņu var pārnest uz citu domēnu, un viss tad ir kārtībā. Galvenais, lai viņi stāvētu uz tā servera, viņas pārsvarā nelauž. Un vienkārši, ja mēs taisot backupu, vienkārši var katru dienu, vai kad izmaiņas uztaisīts, kur ir var redzēt, kad ir uztaisīta pēdējā izmaiņa 9. novembrī. Uztaisot jaunu, iepriekšējo vajag vienkārši nodzēst. Kur mums ir
backup nav, lūk, vienkārši slēdz iekšā, backup uztaisīs, viss, un skatāmies, kad viņš ir šodien uztaisīts, un labāk turēt ar 2, un drošības labad. Viss, un tālāk jau tur var kāds laust vai nelaust, vai ko darīt, tam nav pilnīgi nozīmes, jo arhīvu jau viņi tāpatās tur īpaši nelīdīs iekšā un nemainīs, jo to uz serveru nav viegli darīt. Un to varēs pamanīt, un neviens nebūs tāds muļķis, lai ar arhīviem tagad ņemtos. Tā, lūk, viņš ir gatavs, un tad menedžējam beigās jau. Skatāmies, kas tur ir. Šo slēdzam ārā. Kur ir iepriekšējā, to vienkārši dzēšam ārā. Ja nav lielas kļūdas uztaisītas. Ja ir kļūdas, tad tieši tāpēc tas backups ir vajadzīgs. Ja nedaudz uztaisīt kļūdu, tad iepriekšējo nedzēšam ārā. 2 drīkst stāvēt. Cik es atceros, mums tur nebija daudz kļūdu, taču to iepriekšējo drīkst dzēst ārā, lai ir pēdējais. Nu, lielākā mērā visi drošības pasākumi. Šo arhīvu varēs, jebkurā viņu var vēl drošāk viņu ir downloadot uz datoru. Protams, viņš brīdina, ka viņš kļūdēm to izdarīs. Tas caur FTP labāk jādara. Nu, tik daudz laikam tagad nevajadzēs to ar laiku, jo tur ir uz serveri, tad jāiet, un tas tagad apgrūtinās tikai. Galvenais taisīt rezerves kopijas, un tad viss būs ok, kaut vai arī downloadojot pēdējo versiju sev uz kompjūteru. Tā, kas mums te vēl ar dod? Šitas aizsargā no pusēm, bet nu galvenais, lai būtu tā kopija, un tad jau lielākā mērā tad viss būs ok. Ko mēs vēl varam pastīties par drošību? Nu, par drošību vairāk nekā nav pagaidām. Galvenais, lai būtu kopija. Un viss. Tālāk ir jāskatās citi varianti, kas ir nepieciešami. Mēs te varam pastīties rakstu kādu. Tā, kas mums te būtu vieglāk? Ar mums. Viņš ir raksts. Par mums. Artikles. Te viņš. Angliski. Lūk, kur angliskais. Tieši tas raksts arī saistītais. Adresi var redzēt tā, kas ir no menu. Viņa nevar. Viņa nav tā adrese, kas ir šeit. Nu, bet attiecīgi pēc valodas un pēc menu viņi tur mainās, ja tur vajag kaut ko mainīt. Nu, labi, to pagaidām laikam nē. Labi, pagaidām.